Sveiki, mani sauc Kristīna, un es pastāstīšu kādu notikumu nesenu no savas dzīves, kas varbūt tā var būt liecība, bet es to drīzāk savu kā tādu, savas ikdienas pieredzi, kā tādu stāstiņu, bet kurā es arī piedzīvoju to, ka es pateicos Dievam. Man ir tā dzīvē, ka es šad un tad, biežāk nekā retāk, pazaudēju kādas lietas. Vai nu aizmirstu, vai atstāju, vai man izkrīt. Un, protams, ka tie iemesli ir tas, ka es neesmu tajā konkrētā brīdī klātesošs šeit un tagad, kad es esmu kaut kur domās, ka es varbūt domāju, ka es labāk pārzinu tās savas lietas, kas man te brīdī ir līdzi, nekā man šķiet. Ka es neesmu varbūt tā mirkļa kaut kādā realitātē un pietiekoši uzmanīga. Bet reizē, protams, ka tas izraisa arī tādas nepatīkamas emocijas un tādas pašpārmetumus un tam līdzīgi. Un jāsaka tā, ka viens no pirmajām lūkšanām, kas man ir jau bērnībā bijušas, ir, kad es lūdzu Dievu, tad, kad man kaut kas pazuda. Un īstenībā tā es piedzīvoju, ka Dievs atbild un palīdz man atrast. Un tā cauri gadiem arī ir bijuši ļoti daudz tādas brīnumainas reizes, kad es esmu atradusi kādas sev svarīgas lietas. Protams, ir gadījies arī, ka tās aiziet nebūtībā. Bet tā pēdējā pieredze bija tāda, ka es biju atbraukusi uz Rīgu, es biju nopirkusi tādu pasaules karti, kas bija ievietot tādā garā futrālī vai futlārī, kā to pareizi sauc, tādā caurulē, un tā es tā kā uzmanīgi mēģinu pieskatīt visas savas mantas un eju cauri dienai, un tajā dienā devos uz dievkalpojumu Vecajā Ģertrūdē, un pēc dievkalpojuma man atkal bija tas moments, kad es kaut ko sazinājos pa telefonu un pazuda man tā saskarē. Ne jau gluži ar realitāti, bet nebiju uzmanīga un sākās tas izklaidīgums. Un jau braucot pēc tam uz mājām, autobusā konstatēju, ka man nav tā karta. Un, protams, ka pārņem tāda nepatīkama sajūta, nebija jau varbūt tur pasaules bagātība ieguldīta, bet tomēr nepatīkami un atkal tāds pārmetums sev un domas, kurā brīdī, kur tad es viņu varēju atstāt, kur tad tas mirklis bija, kad tā lieta palika un mēģina tīt filmu. Un atceros, divas vietas, kur varēja būt, viena no tām tieši, es domāju, varētu būt, ka palika pie baznīcas atstutēta. Un, protams, ka tad, kad tu kādu lietu kaut kur atstāji, tu domā, kāds var atrast, kādam var likties, ka viņam tā lieta ir noderīga, arī nav slikti, vai ne, un tam līdzīgi. Bet, protams, jau, liekas, nebūtu jau slikti viņi atrastos. Un tā, es lecu uz riteņa un braucu turpat gan arī 10 kilometrus 10. vakarā atpakaļ uz Rīgu un ar tādu cerību, ka es atradīšu to lietu. Un pa ceļam es diskutēju ar Dievu un atkal pārdomāju, kā tad man tā gadījās, ko es tad varētu mācīties no šīs reizes vēl joprojām un mēģināju tā, ka sev nezāģēt vai nepārmest, bet, protams, ka tie pārmetumi iekšā ar kaut kur sēž. Un tad es tā lūdzu, saku, Dievs, esi žēlīgs man aizmāršai, esi žēlīgs pret manu aizmāršiņu un palīdz atrast. Un kaut kā radās iekšā tā pārliecība, ka visdrīzāk es atstāju pie baznīcas. Kaut kā liekas, meklēšu tur vispirms. Un jau ir satums, un es tuvojos baznīcai, skaistajā Vecās Ģertrūdes baznīcai, kas tā vienmēr tā siluets izgaismojās, jebkurā diennakts laikā. Un skatos, ka tur tāda caurulīta, vīdi jau tālumā, jo tā karta ir diezgan gara. Un tiešām tā karta tur ir. Un es pirms tam arī sūtīju kādiem cilvēkiem aizlūgšanas, lai aizlūdzu, lai es to lietu var atrast, un arī Dievam lūdzu, lai tā kā apsargā. Ka es jau būtu priecīgi, ja kāds cits nepaņem to lietu, un es tiešām biju priecīgi, kad atradās. Un tā tāda maza situācija, protams, tā ir iepriecinoša, un vakarā mājās jau brauc atpakaļ ar tādu, prieku un pateicību par to atrasto lietiņu. Un tad tā pie sevis domāju, bet kā tad būtu, ja es neatrastu? Vai tad es sev pārmestu, vai tad es domātu, ka tā ir kāda slikta zīme vai vēl kaut kas? Lietas un ķibeles notiek. To es tā kā mēģinu arī sev teikt un saprast, vienkārši notiek. Ne tikai man, bet arī citiem. Te pašā dienā es vēl veikalā nejauši noklausījos sarunu, kur viens vīrietis bija atstājis bankas kartī, bankomātā un mēģinājis sadabūt rokā apsardzi. Tā kā tas jau, praktiski, tā notiek. Un Dieva mīlestība no tā pret mani nemazinās. Un būtu jau arī forši, ja arī es pati
sevi tādēļ nemīlēt mazāk. Nu, jo tā zāģēšana daudz ko jau nepalīdz. Bet, braucot mājās, es tiešām biju pateicīga un priecīga par to, par šo it kā nelielo lietu, bet kas atkal un atkal vienā vai otrā tādā iznākumā tomēr, liek atcerēties, ka Dieva mīlestība pret mums, viņa bērniem, ka to nekas tā nevar izšūpot. Bet, protams, ka šādas situācijas ir par iepriecinājumu. Tā kā pateicība Dievam par to, kā viņš mūs palīdz katrā lielākā un mazākā solītī. Lasījums no 139. psalma. Kungs, tu izproti mani visos sīkumos un mani pazīsti. Tu zini, vai es sēdu vai ceļos, tev ir skaidrs manas domas no tālienes. Vai es eju, vai es guļu, tu esi ap mani un tev ir zināmi visi mani ceļi, jo nav vārda uz manas mēles, kas tev, kungs, nebūtu zināms. Tu esi ap mani no visām pusēm, tu turi savu roku pār mani. Jo tu radīji manas īkstis, tu mani veidoji un piešķīri man ķermeni manas mātes miesās. Es tev pateicos, ka es esmu tik brīnišķi radīts, brīnišķi ir tavi darbi, mana dvēsele to labi zina. Kungs, paldies par vārdu, ko tu dod, par to, kā tu mūs redzi un par to, ka tu esi arī klātesošs visās mūsu situācijās. Paldies par visām brīnišķīgajām reizēm, kurās mūsu nepilnības, mūsu aizmāršību tu esi spējis pārtaisīt, pārradīt, atrisināt kādas situācijas, kas ir tādas tīri praktiskas, kur mēs mēdzam nozaudēt kādas lietas, aizmirst. Kungs, paldies, ka tu šādos brīžos esi tuvu klāt un ka tu pakārto apstākļus. Paldies, ka tu caur šīm situācijām māci arī mums augt un vairāk būt klātesošiem, vairāk saredzēt. Paldies, ka tādējādi tu māci mums arī līdzjūtību pret citiem cilvēkiem, kur ir līdzīgās situācijās. Paldies, ka tu māci līdzjūtību mums pašiem pret sevi un paldies, ka mūsu līdzcilvēki ar savu dzīves pieredzi, ar savu dalīšanos, vai arī mums būt par skaistu mācību, par skaistu paraugu, kur mēs varam redzēt otrā cilvēkā cilvēcību. Un līdz ar to mācīties arī, ka mēs varam būt, tādi atvērti tavā priekšā un ka tu redzi, kādi mēs esam un ka tu mūs tāpat mīli. Es pasakos par draudzības dāvanu, par iespēju, ka mēs varam būt līdzās un šīs pieredzes līdzdalīt. Paldies, ka mēs paši varam iesaistīties kādu cilvēku dzīvēs, kur mēs varam būt par liecību savukārt viņiem, un paldies, ka šāda saikne mūs visus var vienot. Tik tiešām pasakos tev, ka tu redzi mūs kā brīnišķīgi radītus, jo tu to esi veidojis, un tu mums saki, ka mēs tādi esam. Palīdz, ka mēs ejam cauri dzīvei, cauri savām nepilnībām ar pieaugošu, ticību tam, ka tu caur to, kas mūsos ir nepilnīgs, kas mūsos ir grēka skarts, ka tu to pārradi un veido mūs katru labākai rītdienai, ciešākām attiecībām ar tevi, lielākai rūpībai vienam pret otru un arī ar mīlestību pret to, kas mēs esam šodien un ticību tai nākotnē, kuru tu mūsos un mums apkārt rādi. To visu lūdzam kopā ar tevi lūgšanā, kā esi mums mācījis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Lai mūs svētī un pasargā visu spēcīgais Dievs, Tēvs, Dēls un Svētais Gars.